Kāda bija tava pirmā loma vai uzstāšanās, ko tu atceries? Žetona vakars Valmieras Pārgājas ģimnāzijā, kur es spēlēju Liljomu, izrādēju Liljomus pie režisora Krišāņa Salmiņa, kurš ir arī aktieris Valmieras drāmas teātra. Un jā, tā ir tāda pirmā lielā uzstāšanās vai loma, ko es atceros un kas man vispār iedvesmoja spēlēt teātri. Tā kā es biju maziņš, man vienmēr, cik nu maziņš, mūsu skolotājs veda mūs uz Rīgu. Man ļoti patika Dailes teātris. Un Dailes teātrī vienmēr bija tas slavenais Arturs Skrastiņš, kur es vienmēr gaidīju skatuves. Jā, laikam tad Arturs Skrastiņš, jo es vispilgtāk viņu atceros no kāds pārlaidās par Dzegus Slīgstu, kur viņš bija fantastisks, un tad viņš bija fantastisks katru reizi, kad viņu redzēju, un tad es vienkārši iemīlējos. Es pirms akadēmijas studēju sporta akadēmijā, tātad visticamāk es būtu bijis sporta skolotājs un pasniegtu sporta stundas kādām jaunajiem, kādā ģimnāzijā un brīvajā laikā uzspēlētu futbolu, jo es biju futbolists. Noteikti ieiet nopirkt kafiju pirms izrādes, nopīpēt 3 cigaretes, nākot 3, atnākt, sagatavoties. Viss jau sākās no rīta, kad es pamostos, man primāri jāizkāp ar labo kāju no gultas. Tad man ir uzreiz jāsaklē gulta, tad man jāieliek lēcas, un tad es sāku ģērbties. Nē, pirms es sāku ģērbties, man jāiziet tur uz toltu, un tad es varu sākt ģērbties. Un jā, visu dienu ir viena liela gatavošanās. Nu, kādas man ir īpašības? Esmu spēks un ekstāze. Traks. Es varu būt traks, uz skatos, var darīt jebko. Es izsitu stiklu mašīnai uz skatuves izrādes laikā Kristāla bērnos Valmieras teātra festivālā. Man kolēģis teica, ka ir durvis palikušas vaļā un man bija jāiet uz ainu, un es tieši tie ainā situ to mašīnu, es viņu situ, un es izsitu netiešām stiklu un pārgriezu sev roku, un man bija šos. Bet mēs nepārtraucām izrādi. Es redzu, ka man tek asins un ka ir tā kā vaļā roka, bet es domāju, ok, labi, man ir jāpabeidz šī aina, un tad es varu noskriet nost. Un man bija kautiņa aina, man vēl bija jāizvelk mašīna. Es kā aklais aizvelku mašīnu, tad man ir kautiņš, un man kolēģis redz, ka man ir roka puš, un viņš man iesit. Viņš pienāk klāt, viņš saka, tev viss labi? Es saku, nē, viņš man iesit. Skatos cīņu. Tad viņš atkal paņem klāt, viņš tāds, bet tev tiešām viss galīgi nav labi. Galīgi nav labi. Tā viņš man uzmet uz mašīnas, uz kaputa, pienāk klāt un saka, mēs varam pārtraukt. Un es saku, nē. Un tad mēs izspēlējām. Tas bija ļoti jauki. Vīns un šokolāde. Tāpēc, ka vīns nenovīst un šokolāde ir enerģijas avots. Raimi, tu vari nekad vairs. Nē, joks nav. Man ir 3 dziesmas dzīvē, kuras man visu laiku skan galvā, un viena no tām ir Big Jet Plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Vai arī Another Love. Jā, es esmu saldo mūziku piekritējis. Un tad man vēl patīk Alt J's Philadelphia. Philadelphia, sunny green is feeling slow. With the bags of righteous pieces all the rubber soul. Philadelphia, oh, the cadence of the glow. Percussive flashes over dimly lit country. Es zināju, ka būs šis jautājums. Staņislavska, aktieru darbs, noziegums un sods. Jā, tā. Dostojevskis noziegums un sods. Es varu vienkārši papriecāties, ka es viņu izlasīju. Man Elmārs lika viņu izlasīt pa vasaru, un es pa visu vasaru arī ņēmu un apzinīgi viņu izlasīju. Un es aizgāju, un es pateicu Elmāram, es izlasīju, un viņš man paspied roku un teica, nu, vismaz tu beidzot varēsi teikt, ka tu esi dzīvē izlasījis vismaz vienu Dostojevski. Tā kā tagad lasi otru.
Man ļoti patīk moceklis Elmāra Seņkova režijā, kas mums tiek izrādīts arī Zirgu pastā, un kas man ir kā diplomdarbs. Man šī loma ir ļoti mīļa, un tāpēc, ka es viņai ļoti daudz laika ieguldīju un ļoti sasaistījos ar viņu. Tāpēc es teiktu, tas izklausīsies klišejs, bet es šobrīd spēlēju jau savu sapņu lomu, vismaz šobrīd.